Skorpioni, kas jūs sagaida novembrī? Vēlreiz, daudz laimes dzimšanas dienā. Šis ir jūsu mēnesis, šis ir jūsu laiks, jūsu spēks ir neizmērojams. Viss nāk gaismā. Šī ir sezona, kad viss nāk gaismā. Tā kā Skorpioni, kas jūs sagaida novembrī? Izstāst, ka Skorpionu publika mums nav tik liela, jā. Bet, bliezīsim vaļā, jā. Pašreizējais brīdis, jaunas iespējas, jā. Vēlme, teiksim tā, paplašināt savu redzesloku, jā. Kaut ko apgūt, kaut ko mācīties, jauni darbi, jaunas lietas, jā. Kavas apakšā ir kausu brīnieks, kas liecina par to, ka jūs dodaties kaut kādā virzienā, teiksim tā, lai justos patīkami, jā, lai jums apkārt būtu pozitīvi cilvēki, pozitīvi pieredzi, jā, lai visu, ko jūs darītu, nestu jums labpatīku jūsu ikdienas dzīvē. Zobenu dūzis, skaidrs redzējums, plāni, domas un dūža zīzlis. Jā, tad noteikti kaislības, jaunas idejas, jauni plāni, jauni realizējumi sapņi, jā, un jūs dodaties taisni viņiem pretī. Ļoti labi, ļoti brīnišķīgi. Tas izaicinājums ir pirmie panākumi, jā, tā kā nepadoties, noteikti nepadoties. Turpināt darīt, turpināt saglabāt šo skaidro plānu, ko jūs gribat paveikt šajā mēnesī, kas jums ir jāizdara, jā. Un ļauties vienkārši neapstāties pie pirmajiem panākumiem. Jā, bet turpināt darīt, turpināt ielikt darbiņu, strādāt. Ja tas ir kaut kas, ko tu ļoti tiešām mīli, aiziet. Jā, nav izslēgts, ka kādam no jums arī jaunas mīlestības izpausmes, jaunas iespējas jebkurā sfērā. Šeit ir tiešām, ja jūs pēc kaut kā dodaties, un jums tas patīk, jā, noteikti tas sniegs jums ļoti labus rezultātus. Protams, mēs neesam paskatījušies visu tā kārtīs, jā, citādi es te runāju labas lietas. Un te jūs kā nākotnes kārtas parādīs, ka tomēr beigās viss slikti, jā. Wow, ļoti skaisti. Tātad. Pagātnē, kas iespaido nākotni, ir kausu desmitnieks, savienošanās ar ģimeni, ar sevi mīļiem, jā, pieņemtība, sava veida harmonija, sasniegumi, panākumi. Ļoti pozitīvi, jā. Jo šeit pagātnes pozīcijā mums ir zobenu trīnieks. Tas uzmē to, ka sava veida sāpes, nožēlu, rūgtumu, visu pārējo jūs atstājat pagātnē. Un jūs skatāties uz labajām lietām un esat pateicīgi par to, kas jau ir aiz muguras un tas, ko jūs varat gaidīt uz priekšu nākotnē. Jo tava vēlēšanās, tavas cerības un sapņi ir virzīties projām no visām lietām, kas ir sliktas. Jo monētu piecinieks runā par to, ka kaut kas neizdodas, kad sākusies ir kaut kādas finansiālas grūtības, ja? Un jūs gribat no šī visa tikt ārā, un jūs virzaties uz turieni. Kāpēc jūs virzaties? Tāpēc, ka iekšējos faktoros jums ir ziržļu astotnieks, un ziržļu astotnieks ir viena no visātrākajām kārtīm, kur šeit jau kaut kas ir gaisā, un viņš mēģina jau nosēsties. Tas nozīmē to, ka kaut kur šī ieliktā enerģija piezemējās, ka kaut kas, kam jūs gribējāt tikt pāri, jūs to varat izdarīt. Jo ļoti tuvā nākotnē nāksies daudz ko pārvērtēt, virzīties uz iekšu, meklēt kaut kādas atbildes, ja, vienturnieks. Tad mēs meklējam šīs
mūsu slēptākās, dziļākās vēlmes, domas, lai spētu atkal atgūt šo prieku un mīlestību par dzīvi. Ārējos faktoros zīžļu pāš. Tas nozīmē to, ka tiešām ir jaunas iespējas, jauni sakari, jauni kontakti, jauni mērķi. Un tiešām šeit ir varbūt kāds cilvēks, kas grib jums un vēl labu, ja? Var piedāvāt jums ļoti daudz ko, kas palīdzēs jūsu izaugsmē, jūsu dzīvei. Bet jūsu bailes ir kausu devītnieks. Un tas ir ļoti interesanti, ka jūs vienkārši nespējat varbūt līdz galām pieņemt to, ka jūs ejat, ka jums ir beigusies šī melnā strīpa. Ja? Kad ja jūs zaudējāt darbu, jūs zaudējāt attiecības, ja jūs domājat, nekas nemainīsies, nekas nenotiks. Jūsu izaicinājums ir saskatīt sliktajā situācijā labo, ko tas jums dod, ja? Jo viss risinās tā, kā tam jānotiek. Un gala iznākums, Skorpioni mīļie, jūsu kārts, nāves kārts, transformācija. Ārā ar veco, iekšā ar jauno, ja? Mēs atstājam aiz muguras visas šīs sāpes, visu šo neticību, visas šīs sliktās domas, un kultivējam to pozitīvo, labo saikni ar sev tuvajiem, mīļajiem, svarīgiem cilvēkiem. Ja? Un mēģinam saskatīt, kāpēc šādas situācijas ir radušās. Ja? Jo ļoti to nākotnē izskatās, ka jums būs kāds periods, kur jūs centīsieties mēģināt ieskatīties uz iekšu, ja? Atrast šīs atbildes, meklētās iekšā sevī, jo šeit tiešām ir situācija, kura noteikti atrisināsies un laustās sirds ir bagātas pozīcijā. Tā kā es noteikti jūtu to, ka šī virzīšanās no šī kaut kāda negatīvā perioda vai no negatīvā cikla vai no negatīvās mācības, teiksim tā, tas ir beigas. Tas ir beigas gala rezultātā un ļoti tuvā nākotnē. Zināšana, lukturas, ja, apziņa, ka kaut kāds vecais funktieris vairs nevar strādāt, virzamies uz priekšu, 2 bāži, saukama enerģijas, ja, un neaizmirst dūži. Visums tev dod iespējas, visums tev dod domas, visums tev dod apskaidrību, ja, jo pie tevis nāk kaut kāda svarīga ziņa, iespēja, bet tev ir jārīkojas uz tā cerību, uz tā sapņu, uz tā labestības, uz tā gaismas un pozitīvā impulsa. Ja? Un tikai tā tu spēsi un tiksi pāri visam šīm grūtībām, kuras tu saskati savā dzīvē. Ja? Jo bailes būt absolūti laimīgām, muļķības. Ja? Un tev nav vajadzīga, tur ģimenes vai draugu atbalsts. Ja? Tu vari paļauties uz sevi, uz saviem spēkiem. Jo tu virzies taču pa savu dzīvi, jebkurā gadījumā balstoties uz to, ko tu dari, kādu tu enerģiju ieliec. Pārmaiņas ir noteikti sagaidāmas. Vēl vienai horoskopu zīmei arī bija nāves kārtas gala rezultātā, tā kā tie lasījumi noteikti ir, acīm redzot, connected. Un, mīļie Skorpioni, lai jums ir brīnišķīgs šis atlikušais mēnesis, esat atvērti pārmaiņām un lai jums veicās, lai jums viss izdodas.